Reku tas, ko man te stāstīja, kas par celtniecību notiek visā galā. Te ir tā, ka būvē veselas pilsētas klāt, nevis tur dažas mājiņas, bet pilsētas, reku, te ir piebūvēts tās, un tad tur vēl būvēs. Tad tik būvē un būvē, tad bezgalīgi. Te, tā celtniecībā, man liekas, te darbs ir 20 gadiem, jo visi te grib, visi Skandināvi, visi uz šeit brauc un visi grib tieši šeit pirkt. Tāpēc cenas arī kosmosos. Labi, braucam, kaut kur man te jādzīvo būs sākumā. Viss te saslēdzās gaismas. Kuras pareizi aizgāju kaut kur? Man uz to pusi vajadzēja. Dabūju mocim garāžu arī. Viss mocis stāvēs garāžā. Viss pagaidām izskatās ļoti labi. Tā, parādīšu, kas te kur. Jā, rekus tā. Te vēl viens šitāds ir arī. Kā varēs te taisīt braukšanas sacensības. Tā lielais brauciens ir beidzies. Es jau te dzīvoju, pagaidām tādā šērotā dzīvoklī. Skats te labs uz kalnu, var redzēt. Vai kalnu tagad nevar redzēt, tur sanāca mākoņi, bet jā, viņi tur sanāk, var redzēt, tur tad migliņi iet, bet viņi tā kā uz krastu nenāk krastā visu laiku saulains. Parādīt, kā te apmēram izskatās apakšā. Labi, te ne. Tur tālāk ir basēns viens, un tad tajā pusē, kur tur ir tāds zālīti, tur ir vēl viens basēns. Tagad ir sestdiena, vakar bija piekdiena, jau pirmo dienu pastrādāju. Un to izdomās, izstāstīšu, kas un kā. Un tad šodien sestdienu domāju, pa dienu vajadzētu aizbraukt ar moci tagad līdz Esteponai, un tad tur atrast parkingu, varbūt kaut kur pavazāties, pasteigāties. Tā kā te visi brauc šortos un tēkreklos, tad droši vien arī, te nav tālu no ciematiņa līdz pilsētai aizbraukt. Tā kā parādīšu arī jums, kā te izskatās, kā jāsāk iedzīvoties, aprast ar vidi. Tā te atbrauc pastaigāties gar jūru, pastīties, kāda ir pilsēta. Te visāds palmas, te jau viss kā vajadzīgs. Tāds latviešu acīm kaut kas citādāks. Pagaidām es te tāds pa turistiskām vietām tādām visu pilsētu no kaut kāda, vai vienkārši jāsāk pilsētas izzināšana no jūras un tā jāvirzās uz to pusi pa vienai ielai. Jāiet tādā čūzgiņā. Man jau patīk šitāds laiks daudz labāk nekā tagad tur Latvijā laikam lietus esot vai kaut kas tāds. Nē, tāds man nepatīk. Man labāk patīk šitāds te, kas silts ir, var padzerties ūdenī, atsvaidzināties un doties kaut kur tālāk. Tur pa to pilsētu man apnika staigāt. Tagad joka pēc, te braucot atpakaļ uz mājām, uzbraucu kalnā. Bišķi pabrauc tālāk, uz priekšu uzbrauc augšā. Te kaut kādi, te daudzie tie golfa laukumi, te visi tie golfā. Kas zina šito te Spānijas daļu, te visi daudz tie golfa laukumi. Ja brauc visi tie ārzemnieki, bagātie onkļi spēlēt golfu. Kaut ko runājos, kaut ko tur un šitam te tarataikām brauc. Tā interesantumus paskatīties. Tunelis ir, viss iet iekšā, ņom, viss apēd. Pastīšos kartē, varbūt var kaut kā pārbraukt, lai nav jābrauc pa to lielo ceļu, varbūt var pārbraukt kaut kā pa pāri un tikt tur kalnam tajā galā, kādās interesantākās vietās. Reku, piemēram, šitās te viss, tās viss jaunu uzceltas pilsētas. Es jau šito rādīju, kur te mājas būvē jaunas un te jau roku un būvēs vēl klāt, tāpēc, ka te visi grib un tāpēc te būvē un tāpēc te ir dārgi un tā tālāk. Un šitas viss jau ir īstenībā ārpus jau no pilsētas. Ja tu dzīvo jebkurā no šitiem te ciematiņiem, jebkurā no šitām mājām, tu bez mašīnas principā nekur nevar tikt, jo te nekāds sabiedriskais neiet, tur tikai ar privāto autotransportu vai mototransportu var nokļūt. Arī tajā, kur es tagad mitinos arī no tā, vakar tur vīri sēdēja, domāju, varētu aizbraukt tur uz centru vai kur, bet tu nevari nekā. Nav vienkārši varianti. Vai eja kājām 40 minūtes vai arī. Bet es jau teicu, ja baigi sagribās aliņu, tad 40 minūtes var aiziet, jā. Tā jau motivācija, vai smēģi beidzās kādam, tā jau var. Tā es te izklaidējos, paskatījos šito te pēc 3000 kilometriem eļas līmenī uz pašu minimumiņu. Vajadzētu vai nomainīt, gan jau, ka vajadzētu nomainīt, dabūt vietu, kur mainīt. Es atradu, ka te var ja tu ielai jaunajās kanniņās iekšā veco eļu pēc tam, tad ir tie puntos limpijos laikam, kā viņi tur saucās, un tur it kā varot aizvest, nodot pa velti līdz kaut kādiem cik tur litriem
katrs cilvēks, vienkārši pieņem tāpatās, kaut kāds tur 2,5 litriņus varot mierīgi nodot. Un vienīgi, ka viņam dīzels darba laiks ir kaut kāds pat diena tikai. Un ne jau sestdienās, svētdienās. Tagad to padomās. Varbūt uzzvanīšu uz kaut kādu, tur dažu servisiņu vietējie tajā Esteponā ir. Arī paprasīšu, cik maksā, varbūt tik dārgi nemaz nav aizdzīt, un tad viss, un kāds nomaina, un bez čakara. Labi, pasīšos kartē, mošku pabraukšu tālāk. Nē, tad, diemžēl, ceļš tālāk nav, te ir aplis, pēdējās šķībās laternas un beidzās civilizācija pašā kalngalā. Jā, interesanti likās, ka visam tam ceļam gar malu ir autostāvvietas. Tā kā pārkinga sazīmēt, kas tur gribētu stāvēt, nezinu. Bet te pavērās skats. Te var redzēt, vējš ir, bet kur te var visu no augšpuses apskatīt. Kāds ir ten. Tā Estepona sanāk tur. Un tad šitās tās jaunās pilsētiņas visas te ir tādas, cik tās ir pilsētiņas, tie tādi kompleksi. Tā kā, jā, bet redzi, tur tālumā var uzspiedīšu tuvāk. Viss ir ar ceļamkrāniem, redzi, cik tu skaties, viss ir ar ceļamkrāniem, visur būvē kaut ko. Tā kā viss notiekās. Būs jāmācās golfu spēlēt, ko darīt. Jāsās varbūt pa šo ceļu tālāk vēl var aizbraukt. It kā nedrīkst, bet... Tā tomēr mocim eļļa ir zem minimuma. Vienīgo, ko es te varu dabūt, ir šī tāda karefora eļļa. Bet tur ir tas sūds, kas ir priekš sajūga vajadzīgs. Vienīgi ir nevis 10 vai 40, 10 vai 50, bet man citu variantu nav. Ir zem minimumu, un es negribu braukāt vēl pa tādu un pa pilsētu un kaut ko meklēt. Tūlīt izstāstīšu, kur es vispār braucu. Tikai sākumā jāpapildina eļļa. Tā es teicu, ka es izstāstīšu, kur tad es īsti braucu un kāpēc. Vienmēr sakot par dzīvokļiem, par atrašanu, kur dzīvot un tādu, kādas te problēmas ir. Es jau kaut kādā video teicu, kad ir jūnijas, jūlijas, augusts ir dārgie mēneši. Un tur var maksāt 2, 3 vai 4 tūkstošus mēnesī. Tā, vispār šitajā pusē cenas ir kaut kādus, ja tu ņem ilgtermiņā, tā kā, nevis tikai uz sezonu, bet uz gadu līgumu slēdz. Tad ir kaut kādi 1200 līdz 1500 var, 2 istabnieki atrast ar baseinu un segulu kondicionieru. Bet tagad ir tā, ka tas 1200 līdz 1500 tas nebūs centrā, kur būs blakus bāri un restorānu un veikali. Tas būs ārpusē kaut kādos tādā līdzīgāk, kā es rādīju, kur es dzīvoju tagad, kur ir tā kā komplekss un labākajā gadījumā tur būs kaut kāds kioskiņš vai privāts maziņš veikaliņš. Lūk, un tad mēs tā sākām domāt, ka varbūt nav nemaz jēgas dzīvot dzīvoklī, ja tāpatās viņam nav tās dzīvokļa labumi tie, ka tu dzīvo tā kā pilsētā. Un tad mums izkrita viens piedāvājums, viņš īstenībā jau pirms tam bija vesela māja ar baseinu, tā kā lauku māja ar baseinu, bet viņi ir kalnā augšā. Nezinu, iespējams, ka tajā kaut kur tūlīt uzbraukšu. Es gribu pārbaudīt, cik ilgi ir tur uzbraukt un cik ilgi ir nobraukt lejā, jo teikt, ka tu brauc gar krastu starp visām tā pilsētiņām pa lielo šosei, tad arī sastrēgumi darbdienās ir anormālākie. Un tu var stundu pat nostāvēt, iespējams, te kalnā uzbraukt ir ātrāk. Man tagad rāda no pilsētas tā kā centra, no lielveikala, bišķiņ ārpus pilsētiņiem. Esteponā te tāds Carrefour veikals lielais. Man rāda 24 minūtes 19 km. Tas ļoti labs laiks būtu, piemēram, ja tādu tev būtu jābrauc uz pilsētu, uz darbu, varētu pa 30 minūtēm atbraukt no kalna lejā. Es varbūt uzlikšu arī bildītes, kāds viņš tur izskatījās sludinājumā. Mēs kaut kad sākumā jau kontaktējos ar to mākleri. Es domāju, uz 3 mēnešiem varētu to māju paņemt tikai uz vasaru. Viņš teica, ne, tā nevar. Tagad es aizrakstīju, paprasīju, vai varu uz gadu. Redzēs, ko atbildēs. Tagad ir svētdiena, tagad viņš neko neatbildēs man. Droši vien, ka darbdienās. Un tad vajadzētu aizbraukt paskatīties. Bet es sākumā gribu uzbraukt un saprast, cik tur ir tā braukšana, cik ir tīzeli, cik tur ir serpantīnēns vai kāds. Tas ir pie tādas kā Sares, tāds baltā tā pilsētiņa, ļoti populāra turistu. Tā kā jā, aizlaidīšu uz turienu. Varbūt, ka jādzīvo mājā. Nav ko tur čakarēties. Jolanta jau teica, var nobraukt lejā un kas tā ir tāda, spānišu ķeram tāda, labi tāda māja, forša smuka. Tā kā braucam un skatāmies. Uzbraucu augšā, te šī tāda pilsētiņa. Tādā es negribētu dzīvot tur pa tiem trakajiem kalniem čakarēties. Tās, man liekas, tīrākās mocības. Vēl augstāk, kur uzlīst. Tā kā jā, es sev tagad nezinu. Kur tā māja ir vienkārši. Viņai nav norādīta konkrēta lokācija, vienkārši ceļam lielajam, kas iet garām šajā pilsētiņai, tāpēc es tā joka pēc atbraucu.
Viņai tajā sludinājumā norādīta ir tikai aptuvena lokācija. Es jau tur mēģināju caur satelītu kaut kā sazīmēt to, saprast, kā tā konfigurācija tur ir un atrast, bet nekas neizdevās. Vēl tur pamēģināšu kaut ko pabraukt. Nezinu jau, cik precīzi viņi norādīt. Varbūt, varbūt galīgi neprecīzi, varbūt ir, zin kā citreiz rāda tur, vai raksta sludinājumos, kur izīrē vai pārdot māju, tur raksta 20 km līdz Rīgai, bet patiesībā ir 30 un tā tālāk, vai 500 metri līdz jūrai, bet patiesībā ir 1500. Kā kurš tur mēra, vai kā kurš, un pēc tam saka, nē, es netīšām nepareizi ierakstīju tādu ķipa laipu, un liekas, ka viņi izjukst tūlīt viss. Tā kā jā, jums ir šitāds te. Labi, te nevar, es nezinu, kā horizontāla kamera ir šitā. Tad tas viņš aiziet tālu lejā riktīgi. Tā es te staigāšu. Bet te tāda turistiska vieta. Te vismaz viss ir ka restorāniem, kafejnīcām tādā ziņā jau uz šeien atbraukt tuvāk nekā lejā braukt. Nezinu vienīgi, vai te kā tajā laika apstākļiem ir. Vai nav vēsāks tā kā kādreiz, ziemā, vai nav augsts. Tā, izbraukājos tagad beidzot pastāstīt, kas tur bija tagad, ko es noskaidroju par to māju. Viņa bija ielikta ideā listā, tā kā tajā portālā, kas uz Spānijā meklējuši, tie jau zina. Tā kā, ka viņu izīrē, un es jau, kā jau teicu, es jau biju ar viņiem kaut kad sazinājies. Un tagad es vairāk, tā kā, es viņam uzrakstīju, bet viņš nav atbildējis, jo es svētdien. Bet es tagad vairāk sāku meklēt ar tām pašām bildēm, tā kā es mēģināju atrast vispār, kur tā vieta ir, un caur satelītu varbūt kaut kā saprast, jo tur tā konfigurācija no virs tā apmēram saprotam, kādam vajadzētu būt. Un nevarēja nekādīgi atrast. Un tad caur bildēm sāku meklēt arī Googlē un atradu vēl vienu tā kā aģentūru, kur tā māja nevis izīrējās, bet pārdodās. Izrādās, kur ir citas bildes, bet dažas sakrīt bildes. Un izrādās tā māja ir nevis tur, kur es domāju, tajā Kasārēs, bet, aizmirst, kā saucās, bet augstāk vēl viena pilsēta, vēl gandrīz 20 km tālāk kalnā, un tur jau beigās rītīgi pa serpentīniem jāmauc augšā. Un viņu pārdod to māju pa kaut 490 000 vai kaut kas tāds. Visus tāds, tā cena varētu būt varbūt adekvāta, bet varbūt arī ne. Es domāju, ka viņi kad 390 varbūt maksā. Tad apmēram tās cenas ir tāds, 100 plus mīnus kaut kā tā. Lūk, un tad es aizrakstīju tagad tai aģentūrai, kas viņu pārdod, vai, ka es redzēju, kad cits viņu izīrē, un kad, paprasīju, vai tas nav skams, un vai viņu var izīrēt, vai caur viņiem, vai varbūt patiešām no tā īpašnieka, vai kaut kā tā. Jo, vai es teicu, kad tas, kas viņu ir ielicis to sludinājumu, kur viņš izīrē, viņš prasa, lai tā kā maksātu to māklera daļu 1 mēneša apmērā, bet tāpēc likumu nedrīkst darīt, viņš vienkārši citādāk nosaucas, tāpēc to negribētos maksāt. Jā, bet tagad Jolanta atrada caur Facebook, viņa tur bija sacerējusi kaut skaistu tekstu un ielikus bildes un tā kā meklē dzīvokli, un ir uzradies tagad variants pašā Esteponas centrā ar kājām līdz jūrai, visiem tur apkārt bārs un restorāns, viss pārējais. 2-stabnieks dzīvoklis, tur gan nav kondicionieris, bet viņš ir tāds tā kā iekšā vai tā milzīgi terasi. Tā kā mājas tā kā iekšpusē kaut kā, video tur sūtīja, tur bija interesanta tā konfigurācija arī viņam. Un pat 1400, ka viņi esot gatavi tā kā, mums izīrēt, mums tikai vajagot kaut kā viņiem pierādīt, ka mēs tiešām to gadu īrēsim, ka vietējie esteponieši kaut kādi spāņi, un tur Jolantai jau tur sirsnīgas sarunas ar viņiem tur gāja jau pēdieniem un vēl visu kaut ko un tā tālāk. Tā kā redzēs, kā tur tas viss izvērtīsies, bet īstenībā tā dzīvokļa atrašana nav baigi vienkāršā. Es varbūt pat ieteiktu, ja tu kā plāno pārcelties uz Spāniju, tad ieplānot to pārcelšanos septembrī vai oktobrī, jo tad ir nomierinājušies tie dzīvokļu īpašnieki uz to trako sezonu, un tad viņiem īsti vairs nav tā kā cerība, ka būs turisti tūlīt un maksās lielo piķi, tad viņiem ir vienalga kaut kam jādod pa lētu naudu, lai viņam nestāv, viņš vienkārši tukšs visu ziemu. Un tad jau iespējams ir vieglāk sarunāt, kad ja tu nodzīvosi visu ziemu, tad tu dzīvosi arī visu vasaru, un tad vieglāk pielaust. Ja es to būtu zinājis, tad iespējams mēs būtu arī plānojuši kaut kā, tā kā pēc vasaras pārceltos vai kaut kā citādāk to visu organizējuši. Bet ir tā, kā šobrīd ir. Tā kā, jā, tāds stāsts ar to villu. Jā, viņi ir diezgan tālu. Es jau Jolantai teicu,
ja tagad vēl izrādās, ka viņi ir nevis 20 km, bet 40 km, tad, ja tev jāaizved ir bērni, piemēram, uz Esteponu, uz spāņu valodas kursiem vai uz kaut kādu dejošanu, tur 40 km pa kalnu lejā, pēc tam 40 km pa kalnu augšā braukt. Tas tāpatās ir stundu vismaz vienā virzienā. Tas ir vismaz. Tas, pārāk traki, man liekas. Tā kā būtu ideāli, ja būtu centrā, tad varētu daudz vairāk aktivitātes visādas veikt tieši. Man jau ir vienalga, es aizbraukšu uz darbu, un Jolantai principā arī ir vienalga, viņi strādās no datora visu dienu un ieies basēnā. Bet tieši bērniem, ka viņi varētu visādas aktivitātes, ka viņus varētu iesaistīt visu kaut kur un kā, pavadīt vai kur, kas neaizņem milzīgi daudz laiku. Tā kā turpinam cīnīties. Tā man ir baigais stāsts. Tas baigais stāsts par dzīvokļu meklēšanu. Vienmēr sakot, grūti gāja tiem dzīvokļiem. Tur, labi, tas viss vēl nav beidzies. Bet mēs jau vienā brīdī domājām, ka zem 2 štukām vispār nekas te nenotiksies. Un tad Jolanta uzrakstīja tādu sludinājumu, ielika Facebookā dažādās grupās, kas attiecās šito rajonu, kas mums interesē. Un tad atsaucās viens spānis, kuram ir dzīvoklis pašā Esteponas centrā. Un teica, ka pa 1400 varot. Un diezgan forši ar penthouse ar visu jumta terasi, 2 kvartāli līdz jūrai un tā tālāk. Un ka viņš tur arī gribot tādus uzticamus īrniekus un vispārējais. Kā jau viņš varētu izīrēt tagad dārgāk, bet viņš ir mieru lētāk, bet lai ir tādi, kas ir labi cilvēki. Un tad es vakar sarunāju aiziet uz turieni, paskatījos dzīvokli, paskatījos, viss bija baigi forši. Tad es tur viņam teicu, prasīju, vai kā tur maksāt, un ko es teicu, vai var maksāt skaidrā naudā par dzīvokli. Viņš teica, ja skaidrā naudā, tad 1300 mēnesī. Tad vēl lētāk sanāk. Un pēc tam viņš man izvadāja apkārt pa to apkārtni, parādīja visu, kas tur un kā, un aizved beigās vēl uz tapu bāru, tāpēc viņu tur norunājām līdz kaut kādiem 11. Vakarā. Pa visādām lietām, sākot no pilsoņu karu un beigās, kāpēc ir tikai 4 vai 5 saulesmarkas Spānijā. Tā kā, es tagad gaidu, ka viņš atsūtīs kontraktu, cerams, ka tas neaizņems vairākus mēnešus, kā Spāņiem, citreiz tas aizņem. Un tad redzēs. Tad es jums arī tikšu iekšā, un tad es jums arī parādīšu dzīvoklīti. Un tad izstāstīšu varbūt vēl smalkāk, kā tas viss gāja. Kādi ir atrisinājumi tajā dzīvokļa jautājumā? Vakar pazvanīja, atrakstīja WhatsAppā tas dzīvokļa saimnieks, ka viņa māsa taisa līgumu un paprasīja, ka viņam vajag apstiprinājumu vai nodrošinājumu, ka mēs varēsim samaksāt. Un es jau viņam biju apmēram izstāstījis to situāciju, tad domājām, vai saies vai nē. Bet man jau Latvijā vēl bija, tā kā nāca uz konta nauda, aizsūtīja savējo kontu, izrakst Jolantas, un tad vēl aizsūtīja, mums ir tas konts, kur ir tā mājas nauda. Un tad viņš teica, tad viss būs kārtībā, jo viņš prāts neprasīja, viņam tā māsa prasīja. Tā kā viņš teica, ka viss būs kārtībā, un tad jau jāgaida, ka varēs ievākties. Es jau nevaru sagaidīt, man jau gribas savā mājiņā. Kaut ko jau te darbojos. Te kaut kāda pirmās lietiņas kaut kādas, kas bija jāizdara. Te bija tā, ka bija mitrums ticis klāt un noplēstas nost pakām, lai nesapūšās lamināti. Un attiecīgi nav te daudziem, nevās, kas tas tāds ir. Daudziem nav instrukcijas, kaut kādas detaļas vispār bez pakām, un tad tie ar zīlēšanu kaut kā mēģina kaut ko samontēt. Tā kā, kaut cik jau uz priekšu iet. Tā kā tādi pirmie darbiņi, tāds traki. Tā kaut kas jau sāk veidoties. Tik galīgi traki nemaz nav, ka neko nevar salikt bez instrukcijām un bez iepakojumiem. No dēļu kaudzes, tā kā ķeršos tagad pie augšējiem skapīšiem. Starp citu, par šitās virtuves montāžu šitie vietējie prasīja ap 1500 eiro. Un apmēram tādas cenas ir arī, ja ir samontēta korpus jau, tad pa montāžu prasa ap 1500 vietējie. To es no vietējiem arī sapratu, uzzināju. Man ir tas dzīvokļa saimnieks, viņš liek akmens virsmas, viņš man stāstīja, ap ko cenas grozās, runājām par to. Tā kā moška arī bizness. Tā ātrais video, jo ārā jau, kā jūs redzat, ir tumšs. Esmu mūsu jaunajās mājās. Ar tādām gleznām. Jūs jau neesat redzējuši. Es rītā visu parādīšu, tāpēc, ka te pārāk tumšs, tagad ir, lai kaut ko parādītu. Vispār, pa dzīvokļiem ir šitajā laikā, es jau laikam teicu, ir tik grūti dabūt kaut kādas dzīvokļas, izīrēt par normālām cenām, ka es uztaisīšu veselu sēriju par to, kā atrast dzīvoklī Costa del Sol sezonas, turisma sezonas laikā.
Bet to es ielikšu tā kā priekš memberiem maksās, ja kādam interesē, tad tur samaksās 3 eiro un varēs noskatīties. Mums ir terasa, nevis tikai šitā, bet tur ir ļoti tumšs, nevajadzētu. Bet te vēl ir kaut kādi. Tā kā mums Siguļu māja apmēram pamatlaukums, tāda vēl terasa uz jumta, šis penthauses ir. Un, jā, kā te. Vai tagad jums parādīt? Jums droši vien tagad interesē nevis gaidīt līdz rītdienai. Es ātri iziešu cauri, pēc tam jau smalkāk parādīs. Uzliku jau tur Rojaģeriānu pastīties kaut ko tikko ievācos. Vispār stāsts nenormālākais, tas Jose, tas saimnieks, viņš ir tik tā kā tev var ieslēgt. Viņš ir tik runīgs. Viņš man atkal aizved uz bāru un 2 vai 3 stundas mēs tur pavadījām. Viņam visi pazīstam, viņš visu laiku iet, visu kaut kur runā. Es jau ar tūtu jau pazīšu, es jau kaimiņienēm, viņš man iepazīstināja. Tur tādām tantiņām visi pazīstam. Čau! Tagad te viss izremontēts normāla duša, nav nekāds gaļužņīgs. Viss kā vajadzīgs, smaržīgs. Tad ir guļamistaba. Šitāda te. Viena ir mazāk, viena lielāka. Mazajā ir tā kā 2 guļamā. Te tu tāds galdiņš. Nekas baigi šiks, bet cena interesē, kam 1300 viņš piedāvāja. Sākumā es pateicu, ka maksās skaidrā naudā, tad viņš sotak nomet nost. Bet principā šitādu, es viņam piekrītu. Viņš teica, var pa 1800 arī izīrēt mierīgi, bet viņš gribēja tā kā, lai ir uzticami tādi draudzīgi cilvēki, kam viņš uzticās, jo, ir daudz visādi nemaksātāji un čakars. Tāpēc Jolanta uzrakstīja Facebookā ļoti labu sludinājumu, tāpēc mēs viņu dabūjām īstenībā. Tā. Un tad bērniem ir šeit, kā te var ieslēgt šitāds te. Būs jādzīvo vienā istabā, bet tā ir tikai gulēšanai. Un tad uz tās milzīgās terases tur varēs tusēt, nezinu, tur taisīs bunkuriņu telts vai ko. Te viņš teica, vēl ir televizors kaut kāds veco laiku. Bet kabeli var pieslēgt te un tad bērni kaut kāds uzliks te galdiņu, vismaz vakarā kaut kāds multens pastīties vai kaut ko. Tikai spāņu televīzija, protams, bet mācīšanā. Tā kā vienam bērnam, otram bērnam gulta. Te tagad aiztaisīts ciet, labi, bet ārā arī tumšs. Tā kā ir 2 istabas, jā. 2 istabas, vannas istaba. Tad ir tā kā ienāciens. Ir arī lejā pazemes stāvvietā mašīnai vieta, un tā stāvvieta ir tik gara, kad arī mocim vieta ir. Tā kā mašīnai mocim pazemes stāvvietā. Bet ja jūs braucat šeit mašīnu, tad bez stāvvietām vispār neskatāties. Tad nav reāli, kur noparkot. Tad Jolanta teica, ka es esmu tā kā DIY cilvēks. Ka es varēšu palīdzēt, tāpēc viņš teica, vai tu varēsi šito te ar silikonu aiztaisīt. Es teicu, jā, tu aiztaisīs, viss būs chill. Tajā te boilers ir. Te tumšs, laikam nav gaisma. Es nemāku vienkārši ieslēgt. Es nezinu, kur. Es te nemāku šo māju vēl. Varbūt te. Te ir boilers, viņš tagad ir izslēgts, bet ko viņš rāda šitik, viņš teica, ārā ir karsts. Un tāpēc tās ūdens visu laiku Spānijā ir silts. Tev nav boilers vasarā jādara vien. Tad tur ir putekļsūcējs. Vēļas mašīna varēs kaut ko izmantot, izžāvēt. Es nezinu, to terasi laikam. Tad ir milzīgs dīvāns izvelkamais, kur atbrauks kaut kāda ciemiņa varēs palikt. Tad šitajā telpā ir kondicionieris, šitajā te, kas ir viesistabas, pārējās istabās nav. Tā, kas te ir gaismām? Tad te būs jāpagaida rītdien laikam. Kas te ir? Kaut kāds slēdži ir? Nē, tie nav nekāda slēdža, štepseļi tur ir. Un te arī nekas nav. Tā kā jā, par to būs jāpagaida rītdien. Tās bija traks piedzīvojums. Es ar viņu satikos 6:30, parakstīt līgumu un iemaksāt drošības naudu. Un tagad ir 10:30. Tieši tik ātri pagāja laiks. No sākuma nebija pildspalva, tad mēs aizgājām uz pizzēriju, sākām paņēma pa aliņam. Pasūtīja picu, tad tur runājāmies, tad blakus galdiņa sēdēja kaut kāda sieviete ar kaut kādu argentīnieti vai Latīņa Amerikas sauc. Varbūt, var sajauc. Ar to viņš sāk runāt ar to sievieti. Tad es ar to čuvāku sāk runāt tur pa futbolu. Viņš teica, Latvija, viņš tur zina vienu futbolistu latviešu. Tad mēs tur pa futbolu runājām kaut ko. Tad pēc tam viņš, labi, viss, jo vairs ne, ejam. Tad viņš pārgāja pāri ielai, un tur ir kaut kāds alkohola veikals, kur viņam ir kaut kāds čoms, ko viņš atcerās no bērnu kājas. Un viņš ar to sāk runāt, viņš paņem cigareti, un es pēc, kad laikiedos, viņš to cigareti paņem pirms 30 minūtēm, nav pat vēl aizdedzinājis, un viņš tikai runājās, ar viņu runājās. Tas čoms vēl atnēs aliņus. Tā kā, te ir galīgi traki. Tā kā es jau diezgan daudz jau pilsētā pazīstu, es jau varēšu iet un teikt jau, hombre, que tal. Tā kā, que pasa, tío. Tā kā labi.
Es gribu bišķi atpūsties, bet, baigi daudz laiks vairs nav. Jā, gulēt rītā taču darbs. Kaut kā šitas viss jāapmaksā. Jā, viņš arī vietējais, viņš teica, te darbs visu laiku ir tāds, ka tu dari ar rokām, ka tu tā kā kaut ko māki saremontēt. Viņš teica, te visu laiku darbs. Viņš teica, ja tev gadījumā kaut kas iztrūkst, tu tikai pasaki, viņš iedos. Viņam ir holandieši un angļu un vāči. Visi, kuram tur vajag virtuvē vienu skapīti nomainīt 40 pret 60. Un es viņam saku, bet tā jau tev vajag tā kā darbnīca, lai tu var uztaisīt to skapīti. Viņš saka, nē, viņam vajag, tu tikai pasaki, kādu vajag, viņš nopirks un tu nomainīsi. Viņš par tev par to samaksās. Kaut kādu tur 100 eiro vai 150, viņš bija kaut kādu izlietni mainījis akmens virsmā, apakšā pielīmētā bija metāla. Viņš teica, es noņēmu, pielīmēju, pieliku sifonu, 150 eiro, 2 stundas. Viņš teica, es speciāli lēnām darīju, lai nebūtu kauns naudu ņemt. Tā kā, ja māki darīties, tad te visu kaut ko var atrast. Tā kā redzēsim, kā te būs, turpinās rakt un sako kanālam. Tomēr nav te tik bomzīgi, tāpēc, ka es atradu terasē gaismu, tā kā varu parādīt arī terasi. Tur ir tāda mājīga vietiņa, kur sēdēt, tāds stūrīts, ūdens viss ir, lai var laistīt. Tad te, kad iznāk, kā lai te parāda, iznāk no virtuves ārā, tad te var pasēdēt vienkārši, tā kā, pačilot kaut ko, kamēr kāds tais. Varbūt, ja kāds atbrauc ciemiņš, kas pīpā, tad viņš te papīpā. Un tad iet augšā šitā te, un tad te ir vēl terasīte. Tāda, neliela tā teikt, jā. Kā es teicu, ir viss ūdens ar veļu žāvēt. Galds ir, tie saules krēsli, dīvāns, saules sargs, viss iekļauts cenā. Augi, šie gan daudz ir nomiruši. Viņi te būs jāpalai, varbūt kāda atdzīvosies. Jolanta teica, ka tomātus gribot audzēt. Varēs kaut ko pamēģināt. Vienīgi, ka viņš teica, pēc 8 mēnešiem mainīs šitos. Viņš teica, 1-2 nedēļas, es viņam teicu, es strādāju celtniecībā, es zinu, ka tas būs mēnesis. Viņiem viss šitas jānorauj, jāuztais hidran un jāuzliek apakaļ. Un tad izrādās ir 2 šitādas tikai mājā, nevis 3. Tur ir vēl viena tāda pati terasa. Bet tas cilvēks arī ir kaut kāds ārzemnieks, un viņš brauc tikai dažas reizes gadā. Tā kā principā jā, un es viņam prasīju, vai var grilēt. Viņš teica, ka nav tāda noteikuma, ka nedrīkst to ar oglēm grilēt. Viņš teica, lai paņem mazu griliņu un vienkārši liek tur, tad neviens neredzēs. Un, jau te pa logiem kaut kur varbūt. Kaut gan, te neviens nekur nevar redzēt. Viņš teica, lai tur kaut kur noliek un grillē vienkārši. Un ja kāds kaut ko teiks, lai pasaka viņam, un tad jau atrisinās. Tā, un kas te vēl ir? Te ir aiztaisīts ciet, jo tur ir pārējā māja, lai neredz, kā es te, piemēram, čilojies, gribētu kails te sauļoties vai kaut ko tādu. Uzkāpšu augšā. Tad te ir sēta, tā kā. Tur bērni var ar šūpolēm pašūpāties. Kaut ko pačilot, var iziet ārā. Tur ir tā ieeja, pa kurien nāk iekšā. Jā, un tāds te, nezinu, te baigi, jā. Pienāks diena, parādīšu vairāk. Es tikai atklāju tās gaismas, ka ir baigi forši te var tusēt un nekāda vaina, ne? Tā kaut ko jau te ņemos, montēju video, taisu aprakstus, ko es gribēju pastāstīt. Tagad, piemēram, pulkstens ir gan arī 8, bet tagad īstenībā cilvēki lēnām sāk ārā līst no mājām, jo paliek nedaudz vēsāks. Bet, piemēram, uz šīs terases, kad ir, tagad es uzkāpšu tagad, kā te būs, pastīsimies. Tagad jau normāli, tagad jau ēniņi ir. Tagad pa viņu var pastaigāt. Es, kad atnācu, ir diezgan karsts īstenībā, es stāvēšu šeit. Kad es atnācu no darba kaut kādos ap 5, ir tā, ka principā tu nevari te ap likām pēdām, te nevar iznākt, te ir tāds karstums, ka tas nav iespējams. Tā kā, jā, un tāpēc arī spāņi, es jau te staigāju pa šito te, visi te izkaltuši, es nezinu, kurš šitas īstais, no rīta lej, pusvakarā vēl jāpalej. Varbūt izdosies atdzīvināt kaut kādu no tiem tur. Tā, kas man te man ir tāda visāda vietiņa ar pasēdēt. Tagad jāsakārto vēl, jāiekārtojās. Es jau gaidu Jolantai, es teicu, ka viņai gaida šitie te sauļošanās krēsli, hamons un baltvīns un viss pārējais. Jā, es kad biju sarunājis ar to saimnieku šādā dzīvokļa pirmo reizi satikties, pirms tiem līguma labojumiem, es viņam saku, varbūt 6:30 vai 7. Viņš saka, nē, pārāk karsts, 8:30. Un viņi reāli iet tikai vēlāk tā kā ārā, un tad līdz kaut kādiem 11 tusē.
Un es tam spānim prasu, kā tas ir, jo viņš pirms tam man teica, ka viņi sāk strādāt 6 vai 7, tāpēc, ka tad ir vēl vēss, tad var normāli pastrādāt. Es saku, kā tu līdz 11 vai 12 sēdi ārā, un pēc tam piecelies un 6 jau esi darbā, vai kā tas darbojās? Viņš teica, kad tu tā kā sestdien, svētdien, labi, sestdien tu vēl kaut ko tur tā kā ar ģimeni, un tad svētdien tu neko nedari. Tu visu dienu tā kā skaties televizoru un guli. Tad pirmdien tu to dari, tur celies uz darbu un 11 ej tikai gulēt, un tad, kad tev sāk beigties enerģija, tad tu atnāc no darba un uzreiz aizēj gulēt. Un tad tā siesta skaitās. Viņš, piemēram, atnāk no darba kaut kādos 4, tad viņš aiziet gulēt, un tad viņš 8 pieceļās, un tad iet ārā. Jā, un viņi visu laiku iet ārā. Un tas, es nezinu, tas varbūt tur jāpierod vai jābūt piedzimušam Spānijā, bet man tas nav tā kā tik ļoti, vai nevis pieņemams, bet es nevaru izturēt tos cilvēkus visu laiku visapkārt. Es tagad otrā diena, pirmā tāda pilnā diena šajā dzīvoklī, kur tā kā mūsējais ir, kur es atnāku un neviens te nav, un es varu mierīgi apsēsties pie datoru un montēt savus video, uzslēgt tur spāņu televīziju vai kaut ko, un tur šiverēties, kaut ko darīties. Un ir tāds miers, man pat negribās iet tur tagad ārā un kaut kādā kafejnīcā sēdēt un atkal tur jā, ir pārāk traki, gribās tā mierīgi vienkārši darīties. Jā, es jau teicu, varbūt, ka tu tur labi zini internetu un ko, ka tas ir tāpēc, ka latviešiem viņi neiet ārā un viņiem ir daudz laiks sēdēt un domāt. Es saku, jā, visu ziemu sēž pie kamīna un domā tikai, tāpēc daudz ko izdomā. Viņiem te nav laika domāt, tāpēc, ka viņi visu laiku iziet ārā un visu laiku un viņi nesēž un nepadomā pie sevīm. Varbūt tāda starpība kaut kā. To tas spāns pateica, tā bija viņa ideja. Tā kā, jā. Labi, iešu apakaļ, te pārāk karsts. Labi, jau sāk palikt normāli, tur tēniņā var pasēdēt. Video vienkārši jāpabeidz, lai var ielikt jums jaunu video, kā man gāja. Un drēbs te diezgan ātri žūst īstenībā. Pusstundiņa būs jau sauss. Tā kā cepeškrasni, bet labais man patīk.